Labvakar visiem! Labvakar, labvakar, labvakar! Šovakar mēs atklāsim zaļo zemi. Lūk ir Zaļās zemes pirmais prezidents. Tā kā es arī aicinātu visus kopā godināt Zaļās zemes pirmo prezidentu. 3, 4. Au, au, au! Ļoti labi. Un tagad vakar turpinājumā es laikam gribētu tomēr gribētu uzaicināt Zaļās zemes viceprezidenti, kuru mēs sagaidām obligāti ar aplausiem. Rūta, lūdzu. Tā es gribētu lūgt arī otru Aivu, kuras aicinu arī sagaidīt ar tikpat lieliem vai lielākiem aplausiem. Jā, tad īsumā mēs gribējām pastāstīt par to, kāpēc, kas šis īsti ir par pasākumu. Tātad šis Zaļo ideju plenērs, tas notiek akcijas kopā labai videi ietvaros, un šī ir tāda vidas akcija, kas notiek vairākās pilsētās. Tas notiek gan Rīgā, gan Daugavpilī, gan Dobelē, gan Jelgavā. Bet šeit Rīgā te un tagad sākās šīs akcijas lielais un centrālais notikums, kas ir Zaļo ideju plenērs. Un šī plenēra mērķis ir pievērst jauniešu uzmanību aktuālajiem vidas jautājumiem, bet daudz svarīgāk par to, kad mēs runājam un kad domājam par kaut kādiem vidas izaicinājumiem, ir tas, ka mēs meklējam risinājumus. Un to risinājumu meklēšana notiek nevienmēr tā, ka mēs izdomājam kaut kādus šausmīgi jaunus, unikālus divriteņus, bet ka mēs izmantojam to potenciālu un tās idejas, kas mums pašiem jau ir. Tātad, jā, tas, kas ir jauniešiem, tas, kas ir mūsu māksliniekiem, tas, kas ir vienkārši cilvēkiem, kādas zaļās idejas, tad, jā, tad tās visas tās ir šeit, lai mēs iedvesmotos, lai mēs kopā darbotos un caur to kopā darbošanos gūtu arī prieku. Varētu teikt, ka visi ieži sauc jū un visi zaķi vai kaut ko tādu, bet man ir šausmīgi liels prieks īstenībā redzēt tik ļoti lielu skaitu cilvēku, kas ir atnākuši uz šo pasākumu. Un tiešām liels paldies. Un es ceru, ka jūs patiešām izbaudīsiet aktivitātes, kas šeit tiks piedāvātas, jo, kā jau Rūta teica, vārds izstāde vai kaut kas tāds varētu būt kaut kas ļoti statisks, bet mēs nepiedāvājam neko statisku. Un arī neko briesmīgi smuku, bet mēs piedāvājam darboties un darboties kopā. Tāpēc arī par tiem zaķiem un ežiem un pārējiem zvēriem. Ja? Jā. Tādu priecīgu pasākumu. Es visiem no sirds novēlu būt tikpat darbīgiem kā meža iemītniekiem. Bet tālāk man jādod vārds Sandrim, ministru prezidentam. Zaļais ministru prezidents Sandris. Ir mums? Sandra te nav, ja? Aiva pārstāv Sandri, lūdzu. Zaļais ministru prezidents Sandris. Nav, Sandris darbojās, jo viņam ir mums ir tehniskas grūtības, protams. Mežā, protams. Bet es ļoti vēlētos pastāstīt par izstādes ideju, ko jūs redzēsiet augšā, kad jūs sāksiet arī darboties un kādēļ jūs visi esat šeit arī uzaicināti. Tātad, principā, izstāde sastāv no 2 daļām. Viņā viena daļa ir modes ideju talka, par kuru jūs uzzināsiet šovakar daudz vairāk, jautājot cilvēkiem, kas atradīsies šajā izstādes daļā. Un otra daļa ir aktīvā, tā ir ideju darbnīca, kur jums būs iespēja nemitīgi dalīties ar saviem resursiem, ar savām idejām un atrast īstenībā cilvēkus, kontaktus, lai tās idejas, kas ir galvā, nonākt īstenībā realitātei. Jo tas ir tas, uz ko mēs vēlamies visus aicināt un darboties. Tas varbūt varētu izskatīties viss kā joks, bet tas galīgi nav joks, un to nevajag tā uztvert. Tas ir pa īstam. Ja? Tā, ka dalīsimies. Paldies! Un, lai mēs varētu kļūt par pilntiesīgiem Zaļās zemes iedzīvotājiem, iemītniekiem, protams, ka, lai par tādu kļūt, ir nepieciešama pase. Un šovakar katram būs iespēja saņemt Zaļās zemes pasi. Bet pase, vienkārši tāpat nekas nav. Un Zaļajai zemē ir īpaši tas, ka pasē ir vajadzīgi daudz zīmogi. Un jo vairāk zīmogi, jo tas iemītnieks ir zaļāks. Tātad, kuram būs vairāk zīmogu, tas būs zaļāks iedzīvotājs. Un vakara gaitā šo zīmogus varēs savākt, un nedēļas gaitā varēs vēl to zīmogus savākt. Tā kā pēc nedēļas es domāju, ka daži te būs absolūti zaļi.
sakarā ar modes stūrīti, ko pareizāk sauc par modes talku. Vai nu Jana, vai Laima, vai Lelde varbūt ir gatavs runāt. Lūdzu. Sagaidām lūdzu vēstnieces, ja? Man sauc Lelde, Jana un Laima, kur ir Laima? Laima pacēla roku, jā, tā ir mūsu Laima. Jā. Mums var sagaidīt 2. stāvā. Tā būs modes ideja talka. Un tur mēs prezentēs, un tur būs manekens, un jūs varēsiet iesaistīties, jūs varēsiet iesaistīties dažādās aktivitātēs, bet mums ir tāds interesants nosākums, jūties pliks. Jā, mēs visi skaidīsim priekšā 2. stāvā. Paldies! Un man ir jāuzaicina arī eko bufetes saimnieces, Alīna un Ieva, kuras varbūt sīkāk varēs pastāstīt par to, ko nozīmē eko bufete. Starp citu, tur varēs dabūt absolūti ekoloģiskas lietas. Es, piemēram, nu pat dzēru baltā āboliņa, rudzu puķu un vēl dažādu puķu tēju. Puķu tēju šovakar var sadzerties riktīgi, lūdzu. Nu jā, tās arī būs tās aktivitātes, ko mēs piedāvāsim, sadzerties riktīgāko vasaras tēju. Tālāk ar visu kaut kādiem vitamīniem, kas nav gluži E-vitamīni. Sadzerties īstu lauku sieru, saēsties patiesībā un arī kas sieras. Jā, es arī domāju, noslēpties pasi, ekoloģiski. Jā, mēs būsim tās meitenes, kas to darīs.